Šeit es īsi parādīšu, kā var aizpildīt konsultāciju žurnālu. Lai viss būtu pilnīgi dabiskos apstākļos, es vienkārši ierakstīšu tās konsultācijas, kuras man šodien patiešām notika. 3 bērni bija atnākuši. Es spiežu uz žurnālu, un pie maniem žurnāliem labajā pusē rādās mani individuālā darba žurnāli. Uz to spiežam, lai izveidot jaunu ierakstu. Spiežam jauns ieraksts. Tēma. Ja atnāk kāds lielāks bariņš darīt vienu un to pašu darbu, tad jau šeit var iekļaut tēmu. Bet, ja ir atnākuši dažādi ļaudis ar dažādām vajadzībām, šeit varam rakstīt vienkārši konsultāciju. Pie stundas norādām, cik ir nostrādāts. Tad bišķi jāpareiķina galvā līdzi, tātad man bija 40 minūšu konsultācija. Es varu pieņemt, ka tās bija 0,75 stundas. Uzsitu saglabāt, un konsultācija ir šodienas datumā izveidota. Lai pievienotu bērnus, kuri bija, un mēs zinātu, ko mēs te darījām, tagad ir šādi. Es uzspiedu apakaļ uz konsultāciju, un redz, kur ir. Es izvēlos klasi, izvēlos skolēnu, un pierakstu, ko tad viņš tur darīja. Piespiežu plusiņu. Šis ir piefiksēts. Varu pēc tam likt klāt nākamo. Atkal pierakstu konkrēto tēmu, jo šīs lapas te varēs izdrukāt, un drusciņi vēlāk arī šie ieraksti katram bērnam aizies uz dienas grāmatu. Jā, jo tā feature vēl nav pieejama, bet kur katru mirkli tajā esot jābūt. Es tūlīt jau beigšu kavēt un ierakstīšu vēl vienu, kas man šodien pa īstam bija. Visi 3 bērni pievienoti. Es vēlreiz uzspiežu saglabāt un varu iziet no šīs konsultācijas ārā. Šajā skatā man rādās tikai tas, ko es esmu darījis pa datumiem. Ja mēs gribam izdrukāt tās lapas, ko nodod mācību daļā, ieliekam ķeksi rādīt skolēnus, un tad visu atvērt drukāšanas skatu, mums izdod smuku tabuliņu, kuru izdrukājot mēs iegūstam informāciju par to, kas ir bijis konsultācijām, ko ir darījis. Drusku vēlākā laikā audzinātāji varēs šito dabūt arī pārskatu veidā par kaut kādiem atsevišķiem bērniem. Šobrīd tas nav, bet jau varam reģistrēt un gaidīt arī to, kad būs pilnā funkcionalitāte un visas atskaites. Tas ir arī viss.